Labdien visiem! Sāksim ministra kabineta sēdi. Iziesim cauri darba kārtībai. A sadaļā 1.1.1.2, tā kā ir saņemta vēstule, kas prasa arī paskaidrojums par nolīkumu izmaiņām kapitāla daļu un valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības koordinācijā, ieliekam B sadaļā, lai PKC to var arī izskaidrot mums. Tālāk 1.21. Dūklau kungs ieraudzīs izglītības ministram jāpaklausās. Tur neliela izmaiņas, ne tur, kur gribot, vai nu teksti pazuduši, vai kaut kas ieliekam B sadaļā izstāstīs. 1.21. Tālāk. Pēc vakardienas 1.65, 1.66 ir B sadaļā, 2.1 mums ir atlikts, 3.1 ir A sadaļā, 3.2 A sadaļā, 4.1 A sadaļā, 4.3 pārresoru koordinācijas centra jautājumus, kuriem es arī nevarēju atbildēt. Es domāju, pārliekam, lai paliek B sadaļā, kaut vakar lēma A. Es domāju, ka ekonomikas ministrs arī varēs atbildēt. Un, vairāk man tādu redzam izmaiņu nav. Kas vēl lūdzu Dūklau kungs? Premjeri, es piedāvātu 5.1 arī pārcelt uz A sadaļu, jo te mēs esam visu izpildījuši. Mums tur ar Tieslietu ministriju nedaudz tāds miseklīts iznāca par paziņošanu. Es domāju, ka kolēģi tur ar to jautājumu ir jau tikuši galā ar māju ar galvu. Jā, paldies. Tad varam A sadaļā. Jā, paldies. Tieslietu ministrs. Jā, mums būtu lūgums. Mums tikko izdevās saskaņot pirmās kārtas e-lietas projektus tiesu administrācijai, probācijas dienestam, ieslodzījuma vietu pārvaldē un prokuratūrai. Un, protams, šo projektu ieviešanā, tā teikt, katra diena ir dārga. Mums būtu lūgums iekļaut darba kārtībā. Un A sadaļā tas ir saskaņots, varams, var apstiprināt. Vienīgais, ko valsts kancelēja saka, 4 rīkojumu projektu par ERAF finansējumu. Lietas kursā. Jā, projekti šodien ir saņemti, viņi ir pozitīvi saskaņoti, varam likt, viņi arī nav. Un A sadaļā apmaiņā es ministrs kungs paprasīšu no 1.6, 1.13, 1.63 un 1.64 otro parakstu, jo es esmu arī finanses ministrs. Jā. Kā lūdzu piefiksēt. Labi, vairāk nekādu izmaiņu mums nav. Sākam izskatīšanu. A sadaļā ir kādi jautājumi, iebildumi, papildinājumi? Nav? Paldies, pieņemam. Pārceltais uz B 1.1 noteikumu projekts grozījuma ministra kabineta 2015. Es ļoti atvainojos. Jā. A sadaļā es ārā jau pieteicu, ka par jautājumu 1.59 mēs noteikti gribētu izteikties. Man sauc Aldis Baumans, es esmu biznesa augstskolas turība. Ministri gatavi mainīt? Es domāju, ka nekas slikts no tā nebūs. Tad ienesam izmaiņas no A sadaļas, izslēdzam 1.59 un skatām arī B sadaļā. Labi, paldies. Tātad 1.1 grozījuma ministra kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumos 518 valsts kapitāla daļu un valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums. Un, saistītais droši vien pēc tam atsevišķi vai pa abiem kopā. Jā, par abiem kopā mēs lūgtu. Un otrs ir 1.2 rīkojuma projekts grozījuma ministra kabineta 2015. gada 7. decembra rīkojumā numurs 768 par valsts kapitāla sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personāla sastāvu.
Lūdzu, PKC. Jā, Pēters Ilgs, pārsvaru koordinācijas centra vadītājs, pamatojoties uz Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras iesniegumu ministru prezidentam un premjera uzdevumu, PKC ir sagatavojis grozījumus valsts kapitāla daļu un valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības koordinācijas padomes nolikumā, paredzot iekļaut šī padomē Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras pārstāvi. Un otrajā rīkojumā, kur paredzēts arī personāla sastāva izmaiņas. Vienlaicīgi iepriekšējā ministra kabineta sēdē, kad bija paredzēts skatīt šo jautājumu, tika saņemta vēstule no Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta ar lūgumu iekļaut arī viņus šīs padomes sastāvā. Atsaucoties uz šo lūgumu, ņemot vērā iepriekšējā kabineta sēdē uzdoto, pārsvaru koordinācijas centrs ir izvērtējis Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta iesniegumu, pievienojas arī savu novērtējumu klāt, kad faktiski sadarbība ar viņiem ir notikusi ļoti aktīvi. Viņi ir eksperti šī jomā. Vienlaikus ir arī argumenti, kur mūsuprāt ir tādi negatīvi, kāpēc nevajadzētu varbūt iespējams viņus iekļaut, jo tas ievērojami palielina arī padomes locekļu skaitu, jo viņš jau pašlaik ir 11. Otrs ir, kad šī biedrība, viņa pārstāvniecība ir reģistrēta Lietuvā, un Lietuvā pašlaik atrodas tikai sarunu procesā līdzdalībai OECD. Un arī pārstāvniecība, faktiski, kas ir pašlaik nodrošināta šī padomē, viņā ir valdības sociālajie un sadarbības partneri, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamerā, Latvijas darbadevēju konfederācija un Latvijas pašvaldības savienība. Sekojoši, tā ir izšķiršanās kabineta par to, vai iekļaut vai neiekļaut to papildus kādu pārstāvi šī padomē. Paldies. Labi, dodam vārdu Baltijas Korporatīvās pārvaldības centram. Jūs esat Lietuvas reģistrā, nevis Latvijas, kas bija viens no argumentiem, kāpēc mēs vakar pat neskatījām. Jā, Andris Grafs, Latvijas pārstāvniecības vadītājs organizācija ir reģistrēta Lietuvā, bet ir nodokļu maksātājs visās 3 Baltijas valstīs. Respektīvi, ja mēs īstenojam aktivitātes, tad attiecīgi nodokļi paliek attiecīgajās valstīs. Par biedru skaitu mēs esam ļoti fokusēta organizācija attiecībā uz labas pārvaldības principu ieviešanu gan privātā, gan valsts uzņēmumu sektorā. Līdz ar to šobrīd ir gandrīz 50 korporatīvie biedri, sākot ar bankām, Latvijas Finieris, Nasdaq, KPMG un citi lieli uzņēmumi, kas vienkārši ar savu rīcību atbalsta šīs iniciatīvas. Papildus mums arī 140 individuālie biedri, tie ir uzņēmumu vadītāji no visām Baltijas valstīm, kas ir absolvējuši izglītības programmas. Mēs jau esam piedalījušies šajā normatīvās bāzes izstrādes procesā un arī turpmāk vēlamies atbalstīt veidu, kādā tiek veidoti dokumenti vadlīnijas attiecībā uz valsts uzņēmumu pārvaldību. Līdz ar to ļoti būtu pateicīgi, mums būtu šo iespēju strādāt šajā padomē un arī atnest šo Baltijas valstu labāko praksi attiecībā uz situāciju Latvijā. Labi. Jautājumi. Lūdzu, Ašrādēnkam. Ekonomikas ministrija viennozīmīgi atbalsta Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta iekļaušanu šajā te padomē, un es argumentētu to ar vairākām lietām. Tas pirmā lieta ir viennozīmīgi Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtam ir milzīga nozīme cilvēku sagatavošanā, jeb, teiksim, apmācībā, kas veido rezervi tieši šim valsts kapitāla sabiedrību valžu locekļiem. Otra būtiskais arguments ir tas, ka Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts strādā pie dažādu, teiksim, normatīvu vai regulējumu izstrādes, kas Latvijā ir bieži izmantot par pamatu, kas attiecās uz valsts kapitāla sabiedrību pārvaldi, un arī Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtam bija milzīga nozīme tā saucamajā OECD iestāšanās procesā. Un es gribu teikt, ka viņš ir būtisks smadzeņu centrs, kas veido visu, teiksim, valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības filozofiju visā Baltijas telpā. Un tas, ka viņš ir reģistrēts Lietuvā, es ceru, ka mēs uzskatām, ka Lietuva mums ir draudzīga valsts. Ja? Tad šī gadījumā tam nebūtu nekādas nozīmes. Drīzāk tā tas ir tikai papildus faktors, jo viņš, teiksim, šo te tvērumu paplašina ne tikai uz Latviju, bet uz visu Baltiju. Paldies. Jā, nosaukumā ir Baltijas. Pēc lūdzu varam ministrs.
Es kolēģi tomēr aicinātu ņemt vērā pārisoru koordinācijas centra izvērtējumu un nevajadzētu mums tomēr iet uz dažādu Lietuvas sabiedrisko organizāciju iekļaušanu Latvijas jautājumu risināšanā. Lūdzu, Auguļkungs. Es tomēr arī atbalstītu pārsvaru koordinācijas centra vērtējumus un atbalstītu sagatavoto un piedāvāto lēmumu projektu. Vairākums lietas atbalstīt projektu un pieaicināt kā partneri, kam atsevišķs viedoklis. Ekonomikas ministram atsevišķs viedoklis. Šajā reizē laikam es skatos, ka mēs nevaram vienoties, ja, kā partneri droši vien. Es nezinu īsti tos iemeslus, kāpēc tā, bet tad aiziet pēc projekta. Ja, paldies. Ja drīkst vēl, protams, es respektēju valdības lēmumu, man jāsver, šīs padomas sēdes ir slēgtas, par tām nav pieejama informācija līdz šim publiski. Ja valdība vismaz ļautu interesantiem piedalīties šajā sēdēs un sniegt šo viedokli, varbūt to varētu arī piefiksēt, lai interesantiem būtu pieejama informācija pirms, kad šī sēde notiek un attiecīgi šo labo praksi atnest. PKC varētu to apsolīt. Jā, un mēs faktiski tiek praktizēts varbūt līdzīgos gadījumos, ka no sākuma piedalās kā novērotāji, un pēc tam izvērtējot jau šo novērotāju statusu esošo procesu, tad ir iespējams atkārtot atgriezties. Tas nozīmē, ka jums ir šobrīd mūsu kā novērotāji jautājumos, kuros nav ierobežotas pieejamības informācija. Tāda jau ir rakstīta. Tātad jūs esat uzaicināts kā novērotājs, un pēc laika mēs varam pārskatīt to visu. Ja? Paldies. Nākamais jautājums 1.21. Grozījums zinātniskās darbības likumā. Es nezinu, vai Šadurskungs ziņos. Jā, es varētu īsumā izstāstīt. Mēs tikko sadaļā apstiprinājām rīkojumu par Latvijas Hidroekoloģijas institūta iekļaušanos Daugavpils universitātes sastāvā. Tātad viena atvasināta publiska persona kļūst par aģentūru citā atvasinātā publiskā personā. Un šis grozījums zinātniskās darbības likumā ir tīri formāls, jo līdz ar to Hidroekoloģijas institūts ir izslēdzams no kopējā reģistra, zinātnisko institūciju reģistra, jo viņš jau ir pakārtots tagad citai zinātniskai institūcijai. Par to nav jautājumu, es zemkopības ministram. Tas ir vienīgais punkts. Es izstāstīšu ātri, ja būs īsāk un nekāda sakara Hidroloģijas institūta. Vienkārši šī sarakstā mums nezināmu iemeslu dēļ nav iekļauts institūts Biora. Tieši tāda pati atvasināta publiska. Iepriekšējā tekstā pirms izmaiņām bija. Kāpēc tas tā ir noticis, mēs nevaram paskaidrot? Pagaidiet, Duklaukungs, bet likuma projekts ir ļoti vienkāršs. Izslēgt 21.2. Prima panta 6. daļā vārdus Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Jā, bet... Tad neviena vārda nav par Bioru, ne par ko citu. Bet mēs redzam, ka Biora vispār šeit nav iekšā, nes kāpēc. Ir jautājums, kur palicis Biors? Bet tad viņa nebija pirms tam. Es nevaru paskaidrot, vai viņš bija vai ne. Bet mēs Bioru neaiztiekam. Bet sakarā ar to, kad ir pieņemts likums uz šobrīd par nekustamā īpašuma nodokli, tad Biors paliek ārpusē kā institūts. Bet tas, kāpēc viņa tur tas nav? Absolūti nav saistīts ar mūsu šodien izskatāmo jautājumu. Viņš ir saistīts ar pašu likumu. Bet likumā šī ir vienīgā izmaiņa, ko mēs piedāvājam. Bet mēs piedāvājam šo likuma izmaiņu pielikt klāt tur Bioru. Tieši tā. Bet tad to skatām kā atsevišķu likuma projektu uz Saimu. Apstiprinām, ja mēs valdību apstiprinām, viņš uz Saimu aizies, Saimu apvienos un... Man vienalga, kā, ja ir tāds priekšlikums, ieprotokolējam protokolu lēmumā, kā izskatīt. Paldies. Labi, paldies. Jā, paldies.
Bet ar šo mēs varam atbalstīt. Jā, šo mēs atbalstām, un tad daram tā, kā tu teici. Tad es drīkstu parakstīt. Viss kārtībā. Labi. Nē. 1,59. Tātad mēs izslēdzām no A sadaļas arī 1,59. Rīkojuma projekts par atteikumu atvērt studiju virzienu mākslas sabiedrībā ar ierobežot atbildību biznesa augstskolu turību. Lūdzu, Šadurs kungs pa priekšu. Mēs esam saņēmuši biznesa augstskolas turība pieteikumu. Tas ir izvērtēts un izvērtējot, tā skaitā, piemēram, iesaistāmo mācību spēku, radošās un zinātniskās biogrāfijas un viņu kvalifikācijas līmeni, ir pieņemts lēmums, konsultējoties, tā skaitā, ar citiem resoriem, atteikt šī virziena akreditāciju. Jā, lūdzu, droši vien tad dodam vārdu turības. Jā, paldies. Biznesa augstskolas turība rektors Aldis Baumanis. Tur gan tie atteikumi iemesli tur bija minēti vairāk, un kā būtiskākais lielais programmu skaits Latvijas augstākās izglītības sistēmā, kas ir ap 900, tur jāpiezīmē, ka pie 600 pāri ir valsts budžeta finansētas studiju programmas, un diez vai viena privāta augstskola realizēta programma, kas ir vērsta tieši uz eksportu. Par apmēram reizes 3 dārgāku cenu kā pārējās, viņi tikai angļu valodā pieaicinot tātad speciālistus gan no Japānas, gan ASV, gan no Singapūras. Tā kā tur tas pasniedzēja līmenis noteikti ir nodrošināms pietiekami augsts, un tāds viņš arī būs. Otra lieta, ko es gribēju uzsvērt, mēs ar šo programmu šo priekšlikumu vērsāmies janvāra beigās. 2 mēnešus tā informācija ceļoja no vienas ministrijas uz otru un uz augstākās izglītības padomu. Un sekas tam ir tādas, ka mēs, ņemot vērā, ka tur ir vajadzīgi arī augsti kvalificēti studenti, kas ir ieinteresēti tajā lietā, šogad noteikti to programmu neuzsāksim. Mēs tomēr gribētu lūgt šo virzienu atvērt, lai viņi uzsāktu nākošajā gadā. Šī gada neuzsākšana nozīmē, un tas nav paskaidrojuma rakstā, kur ir minēts, ka nav ietekmes uz budžetu. Ietekme uz budžetu ir vistiešākā. Vienkārši neienāks budžetā pa pagājušu, pa 18. gadu apmēram 200 000, pa turpmākajiem gadiem vēl lielāku summu. Programmu sagatavot atbilstoši, šīs tikai jautājums par licences. Tātad par studiju virzienu atļauj darboties tajā studiju virzienā, kas mūsuprāt pat ņemot vērā, ka tas ir šāds te jautājums vispār ministra kabinetā nebūtu jāskata, un sagatavotie grozījumi augstskolu likumā arī paredz, ka to lems dibinātāji. Šajā gadījumā mums ir lūgums atļaut šo virzienu atvērt. Mēs nopietni gatavosimies, tas vairāk ir tāds marketinga darbs, nopietni gatavosimies uz nākošu uzņemšanas kampaņu. Tās ierēģiņu lēnprātības rezultātā radušos zaudējumus, es nezinu, kādā veidā tālāk, tas jau vairs nav mūsu jautājums. Un kāds bija rektora padomes? Rektora padome to neizskata, augstākās izglītības padomē to izskatīja. Tur bija papildus jautājums par taisnu šī sakarībā par pasniedzēju kvalifikāciju. Mūsu paskaidrojums augstākās izglītības padome pilnībā apmierināja. Jā, Baumaņa kungs bija tikai mazliet neprecīzs, teiksim, svaru koeficientu izvēlē. Lielais programmu skaits ne tuvu nebija izšķirošais arguments mūsu izpratnē, bet mūsu izpratnē ļoti būtisks bija kultūras ministrijas kā vadošās valsts pārvaldes iestādes mākslas jomā viedoklis. Un, protams, ka mēs konsultējāmies ar kultūras ministriju, un kopumā šis lēmums ir bijis negatīvs. Es varu parādīt šo te atzinumu, to paraugu. Tur var redzēt, viņš sākās tieši ar lielo programmu skaitu, un tā ir tā noteicošā daļa. Baumaņa kungs, tā ir ievaddaļa, lai jūs ievestu šajā te... Nē, tas ir punkts 1.5. Mums ir kultūras ministrija. Kas attiecās uz kultūras ministriju, tad 28. Tās kavēšanās dēļ viņi arī tikai aprīlī dabūja šo informāciju. Tur bija visas iespējas sazināties ar mums un to noskaidrot, kas attiecās uz pasniedzēju sastāvu.
pat par šo jautājumu. Tur pusi ir doktora, bet izšķirošais profesionālā programmā ir taisni tas, ka viņiem ir liela šī profesionālā pieredze. Taisni tāpēc arī manas minētie ārzemnieki tur ir klāt. Kultūras ministrija neuzdeva pilnīgi nevienu jautājumu par šo tematu. Vispār nesazinājās ar iedosim vārdu kultūras ministrijai, valsts sekretārs ir. Labdien, kultūras ministrija, valsts sekretārs Sandis Voldiņš. Kultūras ministrija tiešām skatīja šo iesniegumu un lūdzu arī izvērtēt dizaina padomē un arī skatījās pēc tiem plānošanas dokumentiem, kas mums ir attiecīgajā jomā sastrādāti. Un tas virziens un atbildi, kāpēc mēs tā devām, pamatā ir plānots, pamatā balstās tomēr uz to, kas ir plānots, proti attiecībā uz programmu konsolidāciju. Tas ir tas veids, un ko mēs esam aicinājuši arī turību šajā gadījumā izskatīt iespējas sadarboties un veidot jau ar esošām programmām līdzīgu izglītību. Šobrīd šāds līdzīgs mākslu programmu studijas ir vismaz 15 augstākās izglītības iestādēm. Tad, kad mūsu pašu akadēmijas, 3, kā piemēram Kultūras akadēmija, mēģina vērt jaunas, piemēram, radošajās industrijās, mēs tomēr lūdzam viņus sadarboties arī ar esošajām programmām. Šajā gadījumā Kultūras akadēmija šā gada septembrī atver, piemēram, kopā ar RTU. Bet kopumā mēs arī skatāmies uz to, ka šie studiju programmu virzieni ir jākonsolidē. Tas ir paredzēts gan augstākās izglītības plānošanas dokumentos, gan arī mūsu pašu dizaina padomas plānotajos. Kas vēl gribēja izteikties? Izglītības ministrijas kolēģi. Dācija Ansonē, augstākās izglītības zinātnes inovāciju departamenta vecākā eksperte. Tad procedūra jau tika skaidrota, mēs lūdzām sniegt atzinumus, apkopojām atzinumos paustos viedokļus, izvērtējām arī no nozares politikas perspektīvas un tiešām liekot akcentus uz nepieciešamību koncentrēt resursus, akcentēt resursu koplietošanu, mazināt fragmentāciju augstākās izglītības telpā, maksimāli izmantot augstskolu esošās specializācijas un stiprās puses, pilnībā piekrītot arī kultūras ministrijas izteiktajiem kritiskajiem norādījumiem. Mēs virzām uz priekšu šo te rīkojumu projektu par atteikumu atvērt jaunu studiju virzienu. Un ko jūs iesakat turībai? Viens no ieteikumiem ir izteikts arī kultūras ministrijas atzinumā, zinot, cik nepieciešama ir dizaina idejas popularizēšana, sadarboties ar attiecīgās nozares augstākās izglītības institūcijām un varbūt sākt attīstīt šo te jomu, iestrādājot attiecīgi dizaina elementus, dizaina kursus esošajās studiju programmās, esošajos studiju kursos, lai veidotu bāzi, iespējams nākotnē, arī šādu virzienu attīstīšanai vai kopīgu programmu attīstīšanai ar citām augstskolām. Paldies, Baumaņkungs. Paldies. Abi ministriju pārstāvji noteikti pusgadu laikā varēja painteresēties, kas tā pa programmu ir, tas parādīsies licencēšanā. Patiešām ir 3 dizaina programmas. Viena no tām realizē Tehniskā universitāte, kas ir, teiksim tā, uz inženieru un tehnoloģijām bāzēta, šī ir uz mākslu bāzēta. Un 2 programmas, kas ir pilnīgi cita programma klase. Viena ir Liepājas universitātē, viena Daugavpils universitātē, kur dizains ir apskatīts tādā pamatstudiju līmenī. Šajā gadījumā runa ir par augstākā līmeņa programmu. Es vēlreiz uzsvaru par eksporta programmu. Viņa ir tikai angļu valodā. No minētajām nevienā tas angļu valodā netiek darīts. To varēja vienkārši pajautāt, kāpēc tas nav iespējams kopā tā. Kāds būtu finanses modelis tādu koprojektu realizācijas ar Liepājas universitāti vai Daugavpils universitāti, vienkārši nestādos priekšā. Bet jūs nosaucāt 3, bet te runāja par 15. Runa tur bija par mākslas virzienu. 3 ir dizaina programmas. Tā, es nezinu, tika sajaukts vai apzināti. Nē, tas netika sajaukts apzināti. Piemēram, netika nosaukt, Mākslas akadēmija, kur ir atsevišķi apakšnozari gan bakalaura, gan maģistra studiju programmas attiecībā tieši gan uz iepakojumu dizainu, gan arī visu veidu iespējamiem dizainiem, metāla, funkcionālais un tam līdzīgi. Rīgas Tehniskā universitāte tika pieminēta. Latvijas universitātē ir atsevišķas apakšprogrammas attiecībā uz grafikas dizainu, interjeru dizainu. Kultūras akadēmijā ir līdzīga satura programmas. Kultūras koledžā tiešām ir pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmas un tā tālāk. Apakšprogrammām, ja par pamatprogrammām? Es runāju gan par programmām, gan par apakšprogrammām. Šie satura un apmācību modeļi pēc būtības ir ļoti, ļoti tomēr līdzīgi. Jā, ministrs kungs, ko tad ieteikt tālāk darīt?
Es ieteiktu apstiprināt šo piedāvāto rīkojumu projektu. Jo, ja mēs ejam uz konsolidāciju, ja mums ir mērķis samazināt programmu skaitu, padarīt programmas spēcīgākas, un ja mēs gribam ieguldīt valsts resursus, tā skaitā struktūra fondu līdzekļus, ievērojamus tajā cilvēku kapitālā, kas strādās pie šīm jaunajām programmām, tad pie viņu izstrādes. Un tad šobrīd, ja mēs atveram vēl vienu šo studiju virzienu mākslas biznesa augstskolā turība, mēs patiesībā ejam pretējā virzienā. Un katrs ceļš tomēr sākas ar kaut kādiem soļiem pareizajā virzienā. Tur gan nav valsts finansējums, protams. Tas ir viens, es atvainojos. Un otrs, šis ir solis pareizā virzienā. Šis ir jautājums par eksportu. Labi, teiksim tā, uz gadu mēs esam nobremzēti, bet mēs pēc gada pie tāpat atgriezīsimies. Ko ekonomikas ministrs domā? Ekonomikas ministri atbalstīja. Ekonomikas ministrija šo jautājumu ir skatījies no darba spēka pieprasījuma viedokļa, un, ja mēs raugamies uz šo aspektu, tad viennozīmīgi darbinieku skaits, kuriem būs nepieciešama zināšanas dizainā, tikai pieaugs nākotnē, par to nav šaubu. Attiecībā uz izglītības politikas jautājumu, kas runā par programmu konsolidāciju un viņu kvalitātes pieaugumu, tas ir izglītības ministrijas kompetence, un šeit es īsti nevaru izteikt pozīciju. Katrā ziņā, raugoties no ekonomikas ministrijas viedokļa, tas būtu, protams, liels vispārinājums. Mēs tiešām gribētu redzēt labākus izglītības, jeb apmācības procesa rezultātus, jo mēs šobrīd redzam, ka darbinieku kvalitāte, kas tiek piegādāta darba tirgumu, stipri neatbilst tai kvalitātei, ko sagaida darba tirgus. Paldies. Es domāju, ka es ar pret ministru iet īsti negribu, jo ir jau tāpat nokavēts. Tas nozīmē, ka sarunas var būt pēc tam tieslietu ministrs. Jā, es skatos, redzu zināmas paralēlas ar juristu sagatavošanu. Arī juristi ļoti pieprasīti darba tirgu un pat ne tikai tieslietu profesijās, bet arī valsts pārvaldē un citur. Bet tas nenozīmē, ka visas tās augstskolas, kuras sagatavo juristus, to dara atbilstošā kvalitātē. Un, diemžēl, ir vairākas, kurām drīzāk ir tendence gūt lielāks ienākums nekā rūpēties par kvalitāti. Tāpēc arī mēs bijām spiesti virzīt un pieņemt likumu par vienotu kvalitātes standartu. Šajā nozarē tiešām labāk varētu izteikties tie cilvēki, kur tieši ar dizainu saistīti, bet es katrā ziņā neatbalstītu tādu politiku, kāda bija pieļauta ar juristu 2. un 3. līmeni, kur ļoti zema kvalitāte bija sagatavota. Tātad te izglītības ministrijai būs acīm redzot daudz darba vēl nākotnē. Arī to likumu, starp citu, pieņemt par vienoto juridiskās profesijas prasībām, kvalifikācijas prasībām. Augstskolās bija pieņemt ļoti grūti, jo bija ļoti spēcīgs augstskolu lobijs Saeimā. Tā ka šeit es arī vairāk nostājos izglītības ministrijas pusē. Jā, es domāju, jūs jau sarunas droši vien turpināsies uz nākamo gadu, ja kaut kas, bet šogad nav, es neredzu pret ministra rīkojumu kādu šobrīd iebildums. Tā kā apstiprinām rīkojumu, ja? Paldies. Paldies. Tā, 1.65. Noteikumu projekts grozījuma ministrs kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos numurs 335. Noteikumu par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Lūdzu, Šadovs kungs. Jā, paldies. Lai saprastu šo grozījumu būtību, es sākšu ar ļoti nelielu ekskursu vēsturē. 2004. gada 1. septembrī tika reorganizēta mazākuma tautību izglītības sistēma vidējās izglītības pakāpē, proti nosakot nepieciešamību pāriet uz bilingvālu izglītību.
paredzot valodu proporciju 60–40% par labu valsts valodai. Un jau labu laiku mums ir vienots latviešu valodas standarts vidējās izglītības pakāpē un centralizētais eksāmens latviešu valodā, ko kārto visu programmu beidzēji, kā latviešu tā mazākumtautību izglītības programmu beidzēji, ir vienots. Tajā pašā laikā apmēram no 2007. gada, tas ir 10 gadus, ir spēkā regulējums, ka visu obligāto centralizēto eksāmenu saturs tiek piegādāts izglītības iestādēm valsts valodā, bet šajos ministru kabineta noteikumos numur 335 ir saglabājusies ļoti dīvaina norma, ka mazākumtautību programmu beidzēji var kārtot centralizēto eksāmenu. Un šeit nav runa ne par svešvalodu, ne par latviešu valodu, jo tas automātiski notiek tajā valodā, kā tas ir nepieciešams, bet faktiski ir runa par matemātikas eksāmenu, var kārtot latviešu vai krievu valodā. Tātad eksāmenu saturs latviski, atbildes var sniegt latviski vai krieviski. Ņemot vērā to, ka mums ir mazākumtautību izglītības programmas krievu, lietuviešu, igauņu, poļu, ebreju, ukraiņu un baltkrievu valodā, tad man likās ļoti dīvains šī ministru kabineta noteikumu norma. Es saskatīju šeit zināmus diskriminācijas pazīmes, kas līdz ar to būtu pretrunā ar mūsu satversmi. Mēs griezāmies pie atzīta eksperta Egīla Levita, un šeit ir pievienots arī viņa atzinums, kur viņš norāda uz šiem diskriminācijas riskiem. Un, līdz ar to šo problēmu mēs vēlamies novērst. Turklāt, mūsuprāt, piedāvātajam grozījumam ir izteikti leģitīms mērķis, lai mazinātu diskrimināciju pēc valodas prasmes pazīmes mūsu vidusskolu beidzējiem. Mūsu uzskats ir, ka mūsu vidusskolu beidzējiem, neatkarīgi no viņu tautības, ir brīvi jāpārvalda latviešu valoda, lai novērstu jebkādas diskriminācijas riskus gan tālākās izglītības ieguvē, gan darba tirgū. Jo šeit es vēlos piebilst, ka valsts augstskolās izglītības valoda ir latviešu, un profesionālajā izglītībā izglītības iegūs valoda ir latviešu. Līdz ar to vienā otrā skolā pastāv dalījums svarīgie priekšmeti un mazsvarīgie priekšmeti. Un, diemžēl, vienā otrā izglītības iestādē latviešu valoda tiek uzskatīta par mazsvarīgāku priekšmetu. Un mēs arī redzam to, ka skolu beidzēju sekmes latviešu valodas centralizētajā eksāmenā tur ir ļoti vērojama liela izkliede, kur mēs secinām, ka dažās skolās tam vienkārši netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība. Un, lai sekmīgi apgūtu valodu, nepietiek mācīties šo valodu. Šajā valodā ir jāapgūst arī citi priekšmeti, kas patiesībā bija bilingvālās izglītības konceptu pamatā. Un, ja šīs bilingvisms tiek lietots formāli, tad labus rezultātus mēs nevaram sasniegt. Līdz ar to mūsu ierosinātais priekšlikums ir par obligāto centralizēto eksāmenu kārtošanu, neskaitot valodu eksāmenus latviešu valodā. Un, kā vienmēr, izstrādājot savas rīcību politikas, mēs konsultējamies ar ekspertiem. Mūsu pirmās konsultācijas ārpus ministrijas sienām bija ar mazākumtautību izglītības konsultatīvo padomi, kur gandrīz vienprātīgi, izņemot klātesošai Krivcovas kundzei, atbalstīja šo ierosinājumu. Un, tālāk mēs virzījāmies atbilstoši saskaņošanas procedūrā ar visām institūcijām, izņemot Latvijas Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociāciju un
un viena cilvēktiesību aizstāvības organizācija, kur es neatceros precīzi nosaukumu, bet parakstījis šo atzinumu bija Buzājeva kungs. Ar pārējām institūcijām šis saskaņojums ir panākts, un es aicinu ministru kabinetu apstiprināt šos grozījumus. Respektīvi, izmaiņas ir šajā gadījumā skar matemātiku, jo tās divas nav. Jo latviešu valoda automātiski kārto latviski, un standarts vidusskolā ir vienots, kā latviešu tā mazākumtautību programmās, un svešvalodu kārto dabiski šajā atbilstošajā svešvalodā, vai tā ir angļu, vācu, franču. Labi, bet es došu vārdu, jo bija saskaņošanas process, varbūt uzreiz ar sakat. Konstantins Čikušans, esmu vecāku pārstāvis no Latvijas-Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācijas. Diemžēl ministra kungs runāja par diskrimināciju, bet nevis pašie tie, kas it kā diskriminēti par to runā, laikam viņi nejūt sevi tā diskriminēti. Bet es gribu teikt, ka šis jautājums, mūsuprāt, nav sagatavots skatīšanai šodien, jo nebija saskaņošanas sanāksmēs īstenībā. Un mūsu atzinums, kuru mēs esam reģistrējuši izglītības ministrijā, palika bez atbildes, un pēc būtības es izlasīju pamatojumu pašreizēju situāciju, ko te atkārtoja mūsu ministrs, un pēc būtības pamatojumu nav. Jā, mēs par to varētu sīkāk diskutēt, ja mums būtu piedāvāta tāda iespēja, bet, diemžēl, sabiedrības līdzdalības rezultāti, manuprāt, ir nulles, jo pašā sēde, kura notika jūnijā, tas man liekas, ka tas ir pēc būtības ņirgāšanas par demokratisko procedūru, tāpēc, ka tika uzaicināti tikai 7 vai 6 direktori, uz kuriem reāli tas attiecas šis līgums, bet tajā paša projektā atzīmēts, ka tas skar 108. Jā, man liekas, ka 108. 109 sabiedrības mērgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, lai varētu ietekmēt, tas skaits 109. Jā, tas nozīmē, ka pat 1% nepiedalījies. Jā, pie tam tas bija eksāmenu laiks. Es sapratu, ka mums te stāv blakus cilvēks, kas piedalījies šajā sapulcē, un viņš var drusku vairāk paskaidrot par šo te sanāksmi, kā tas rīkojas. Jā, Elzbieta Grivcova, biedrība Humanitāra perspektīva un Latvijas-Krievu kopiena. Es gribētu teikt, ka tik tiešām jautājums nebija apspriests tā, kā tās būtu pienācīgs demokratiskai sabiedrība, gan tā konsultatīvajā padomē, kur es piedalījos, ne darba kārtība nebija izsludināta, nosūtīta, ne materiāli tika nosūtīti. Būtībā ministrs pārsteidza visus ar šādu te iniciatīvu, un daudzi neatnāca, jo pirmkārt nezināja, par ko ir runa, un otrkārt nezināja, otrkārt bija eksāmena laiks. Vairāki direktori, ne tikai es, norādīja uz problēmām, ir īpaši attiecību uz imigrantu bērniem, un kam tik tiešām ir grūtības līdz eksāmenu dienai apgūt latviešu valodu, un ka bērniem ir jādod iespēja parādīt savas zināšanas, pat ja viņi kaut kādu iemeslu dēļ, ļoti dažādu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka viņi tur nemīl latviešu valodu, bet dzīves apstākļu dēļ migrācijas, dēļ tā, ka tur vecāki kaut kur strādā, atbrauc atpakaļ, ir bēgļi, ir dažādas situācijas, kāpēc viņiem ir grūtības, un bērnu intereses ir ļaut bērniem parādīt viņu zināšanas. Tas viss. Tāpēc mēs uzskatām, ka šai diskusijai būtu jāturpinās, būtu jādod arī atbildes uz kritiskiem apsvērumiem un bāžām, kas ir ļoti vairākiem ekspertiem un iesaistītām pusēm ir izskanējuši, un tāpēc mēs lūdzam atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Es vakar lasīju anotācijā, es jau gaidīju, ka jūs vakar komitejā būs, bet lasīju anotācijā, ka jums bija ļoti konkrēts arī kaut kādas šeit ieteikumi, vai nav?
Vai tas ir? Mūsu ieteikums ir viennozīmīgs, ka tā kā, ja mums valstī ir iespēja dot bērniem kārtot eksāmenus savā dzimtajā valodā, ieskaitot lietuviešu, igauņu un citas, mums tas ir jānodrošina. Respektīvi, ja bilingvāla izglītība mums ir kā pieņemts lēmums un politiska nostādne, tad ir jāiet uz to, lai bērniem ļautu parādīt savas zināšanas, izmantojot savu dzimto valodu, nevis pretējā virzienā to visu aizliedzot. Bet esošā likumdošana jau nevar jau lietuviski vai kaut kā likt. Jā, daži komentāri. Patiesībā visā mūsu izglītības sistēmā, tur, kur mēs cenšamies saglabāt un attīstīt mazākumtautību valodu un kultūru, mēs vadāmies pēc principa un visās izglītības pakāpēs. Bilingvāla izglītība, bet pārbaudes darbs, kas ir šīs kvalifikācijas apliecinājums, ir valsts valodā. Tāpat mums ir visā mūsu augstākajā izglītībā. Tāpat vajadzētu būt vidusskolā, un mēs uz to ejam soli pa solim. Pārējais periods ir ievilcies 10 gadu garumā, jo visos centralizētajos eksāmenos eksāmenu saturs tiek piegādāts valsts valodā. Protams, izņemot valodu eksāmenus. Man liekas, ka 10 gadi ir pietiekams laiks, jo mēs tomēr, es ļoti labi saprotu vecāku pārstāvi, kurš saka, ka paši diskriminētie nejūtas diskriminēti. Jā, es jums minēšu vēl vienu piemēru. Lielākoties, ņemsim no ekonomikas sfēras. Mūsu ekonomisti, kas nezina matemātiku, nemazākajā mērā nejūtas traucēti, jo viņi nezina, ko viņi varētu izdarīt ar to materiālu, ja viņi zinātu matemātiku un programmatūru un matemātiskās metodas. Ja cilvēks nezina, tad parasti viņš nezina, ko viņš nezina. Un to mēs redzam valsts pārvaldē. Mēs redzam neproporcionālu mazākumtautību pārstāvju līdzdalību publiskajos visos mūsu procesos, un bieži vien tas ir dēļ nepietiekamas latviešu valodas zināšanas. Mūsu pienākums ir panākt to, lai visa mūsu sabiedrība, vismaz tie, kas ir ieguvuši atbilstoši izglītības pakāpi, brīvi pārvaldītu valsts valodu. Un runājot par tiem iebildumiem par šo pašu mazākumtautību konsultatīvo padomi, mums, man liekas, tikai tiesu praksē ir piespiedu atvešana, jo paziņojumi, uzaicinājumi bija visiem, un redzat, ja eksāmena laikā nedrīkst rīkot sēdi, ja brīvlaika laikā, atvaļinājuma laikā nedrīkst rīkot sēdi, ja mācību gada laikā nedrīkst rīkot, jo tad direktoram jābūt skolā un jāvada mācību process, tad kas mums paliek? Kādreiz mums ir arī jāstrādā. Šajā gadījumā mēs runājam par kvalitatīvu diskusiju, un ir pārāk daudz jautājumu, kas nav vēl izdiskutēti. Jā, diskutēt, Krivcovas kundze, mēs varam mūžīgi. Un jūs gribētu diskutēt mūžīgi par katru lietu, vēl par procentiem, ja mēs runājam. Ko es gribētu saprast, vienu lietu. Kučinski kungs, ja 8. 9. mācību gadā apmēram 40% mazākumtautību izglītības programmas beigušie kārto eksāmenu krieviski, tad šobrīd pagājuši gadu jau šis procents ir nokritis uz 15%. Tā kā šī tendence ir skaidri redzama, un man ir nelabas aizdomas, piedodiet, ja es kļūdos, ka Krivcovas kundze jūs motivē ne tikai izglītības mērķi, bet ir arī politiska motivācija. Labi, bet man ir jautājums pēc tam ir vēl otrs jautājums, mēs vienkārši vakardien komitejā arī skatījām. Un tajā ir noteikts pārējais laiks zināms, kas ir normāls šobrīd. Ņemot vērā, ka tie bērni, kas mācās šobrīd līdz 6. klasē, līdz 6. klasē, un viņiem jāzina 3 gadus vismaz vecākiem arī iepriekš, kas gaida. Tur ir līdzīgas izmaiņas, ja es pareizi saprotu. Tur ir noteikts tāds arī pārējais laiks. Tāpēc gribēju jautāt, tomēr gribu saprast, vai jūs diskusija mērķis mums šodien ir pēc būtības šo jautājumu nolikt un kategoriski nemeklēt nekādas kompromises, nemeklēt nekādu iešanu uz mērķi vai diskusiju, vai tomēr ir sapratne par to, ka mēs tomēr visi
dzīvojam Mēs vienā esam valstī. gatavi to apspriest, un arī no direktoriem ir dažādi viedokļi tieši par pārējais posmu, un ko mums darīt, piemēram, ar tiem pašiem bēgļiem, kas ir problēma, vai Kur tur reimigrantu mums bēgļi jau nav viņi jau? Viņi mācās skola vai reimigrantu bēgļi. Pagaidiet, beidziet. Bēgļus Par reimigrantiem šeit gan nav vērts runāt. Tas nav runa. Tas nav šis jautājums. Reimigrantu bērniem tiek novērtētas viņu valodas prasmes, un atbilstoši savai valodas prasmei, tad viņi turpina savu izglītību Latvijā. Vismaz no direktora puses bija šādas bāžas izteiktas, un mēs aicinām tomēr vēl plašāk diskutēt tieši ar direktoriem, kas tieši saskarās ar šiem jautājumiem ikdienā. Drīz es piebildīšu. Īstenībā organizēt diskusiju diezgan viegli. Ja? Es nezinu, kāpēc tas nebija izdarīts. Mana sajūta, es neesmu politiķis, es esmu vecāks, ja, kuram ir 2 meitas, viena apmeklē bērndārzu, otra aizgāja uz 1. klasi pagājušajā gadā. Tāpēc man bija tīri sajūta, ka diskusija ministrijai vienkārši nav vajadzīga. Ja? Tāpēc, ka organizēt aptauju diezgan viegli, esmu pats gatavs iesaistīties un veikt aptauju, aiziet uz Rīgas domu, aizbraukt uz Daugavpili un parunāt ar pašvaldībām, lai viņi to kaut kādā centralizētā veidā izveidotu. Ja? Un mums ļoti viegli dabūt atbildi no diskriminētiem vecākiem un kvalitatīvu viedokli no direktoriem. Ja? Nevis, kā ministrs punkts, mums te stāsta, ka viss ir kārtībā, ar visu aprunājam. Es neredzēju īstenībā sēdes nekādu dokumentu, kas būtu pēc sēdes, ka būtu balsojums kaut kāds. Es dienas kārtību izlasīju, tur bija tāds jautājums ļoti interesants. Viena punkta bija apvienots. Mēs paaugstināsim algu, es tur nezinu. Pilnveidosim eksāmenu kārtošanu. Jā, un apvienoja algu jautājumu ar eksāmenu kārtošanas jautājumu. Un īstenībā nav skaidrs, par ko cilvēki balsoja vai balsoja vispār. Mūsuprāt, mēs pēc tam reģistrējam, lai būtu viss formāli korekti, mēs reģistrējam pieteikumu izglītības ministrijā, ka mums ir iebildumi, ka mēs esam pret šāda veida izmaiņām. Un mums pat neviens neko neatbildēja. Bija pēc tam sēde, bija pēc tam apspriešana kaut kāda, es nezinu. Vismaz varētu paziņot, ka cilvēki reģistrēja pieteikumu. Ja? Viņi grib piedalīties šajā procesā. Nē, mums nevajag laikam. Jūsu viedoklis, jūsu ierosinājumi un tā tālāk. Pēc būtības te apraksta skaidri uzrakstīt, ka principā pāriešana, kad skolēni paši izvēlas eksāmena valodu, latviešu valodu, procenti palielinās no gada. Katru gadu vairākie skolnieki izvēlas latviešu valodu kā eksāmena valodu paši, bez kaut kādas tur, bez ierobežošanas, bez piespiešanas. Ja? Tas process notiek natīvi. Un esmu pārliecināts, ka tas natīvi ies daudz labāk nekā piespiedes kārtā. Mēs te izdomāsim, ministrijā izdomās, mēs zinām, kā jums labāk. Tas tīri mans. Zināmā mērā, protams, ka vienīgais arguments, ko es arī drusciņi varu saprast, tas, ka kvalitāte mums jāceļ neatkarīgi kādā plūsmā, kas mācās, no tā jau valsts neatkāpsies. Tas skaidrs, tas attiecas arī uz centralizētiem eksāmeniem, kur kopumā arī kvalitāte nav pat labākā un ir vislielākā atšķirība starp labām un lielām skolām. Es varu vienīgi diskutēt, mēs varam par laiku, kas ir nepieciešams, bet ne jau par būtības. Visu laiku mēs runājam, kad notiek kaut kādas sapulces, kad notiek sēdes. Mēs runājam par skolas neatkarību. Ja? Kā skolai jādod iespēju pieņemt kaut kādus lēmumus. Kāpēc skolā nevar nolēmt, vai viņi gatavā kārtot, tagad vēlāk, ja?
Esat šo jautājumu skolās? Nē, redzat, tajā nākamajā jautājumā, kas attiecas uz 9. klasi, vēlreiz atkārtoju, tur ir ielikts arī pārējais periods, kurā, protams, ir vajadzīgs sagatavošanas laiks, kas ir ļoti normāls process, jo vecākiem ir jāzina, kad tas būs. Un tas man šķiet, tur ir ļoti simpātiski uzrakstīts. Bet tad ir man tas jautājums, vai šeit nav nepieciešams tas pats, vai pēc būtības jūs negribētu šo protestēt pret visu? Arī runājot par pārējais periodu, mēs aicinām to vēlreiz izdiskutēt, un ir ļoti nopietni argumenti, ka tas būtu pagarināms. Jā, man kolēģi pateiks droši vien precīzāk, cik gadus mums vidusskolā jau ir vienots latviešu valodas standarts. Līdz ar to, ja skola godprātīgi izpilda izglītības standartu, tad latviešu valodas zināšanām ir jābūt atbilstošām standartam. Līdz ar to mūsu ierosinājums attiecībā uz nākamo jautājumu, ko mēs skatījām, jā, protams, tur ir nepieciešams pārejas periods, bet šeit tā kā standarts ir viens, un jau latviešu valodas eksāmenu visi kārto vienu un to pašu, kā latvieši, kā krievi, baltkrievi, ebreji, ukraiņi un vispārējās tautības. Tad šeit mēs neredzējām nepieciešamību pēc pārejas perioda. Un runājot par to, ka to mazākuma tautību jauniešu procents pieaug, kas izvēlas kārtot eksāmenu latviski. Jā, tas tā ir. Ja mēs skatāmies, ko es arī minēju, no 40 uz 15 viņš ir nokritis, kas kārto krievu valodā. Bet ja mēs paskatāmies skolu griezumā, tad ir skolas, kur šis procents nemainās. Tātad ir skolas, kurās attieksme pret latviešu valodu nav tāda, kādai tai vajadzētu būt standartā. Diemžēl, kāds mums ir mērķis? Mums mērķis, lai bērni zinātu latviešu valodu. Ja? Mums jau tagad ir viens centralizēts eksāmens latviešu valodā, kuru kārto gan krievu bērni, gan latviešu bērni. Visiem tas ir vienāds. Ja? Man liekas, ka ar to arī pietiek. Mums nav mērķis, lai bērns zinātu, teiksim, matemātiku tīrot latviešu valodā. Lai viņš zina matemātiku, ne? Redzat, ko diemžēl man ir jāatkārto daudz gadu pasaules ekspertu atzinumi. Ja cilvēks grib iemācīties kādu valodu, kas nav viņa dzimtā valoda, tur nav jēgas mācīties valodu. Šajā valodā ir jāapgūst citas lietas. Paskatīsimies, ir jābūt valodas videi, kurā šis cilvēkbērns atrodas. Mēs varam mācīt angļu valodu jauniešiem no sākuma skolas, visā skolas garumā, un tad, kad viņi aizbrauc kādā praksē vai pieredzes apmaiņā vai kvalifikācijas celšanā uz angliski runājošu zemi, dažos mēnešos, esot šajā valodas vidē, kolosāli pieaug valodas prasme. Valoda kļūst dzīva, valoda kļūst par instrumentu, nevis apgūves priekšmetu. Un tieši to mēs gribam. Tieši tas ir bilingvālās izglītības pamatā. Es jums pilnīgi piekrītu, ka, lai perfekti zinātu valodu, nepieciešama vide. Ja? Tieslietu ministrs. Jā, es vienkārši aicinātu atbalstīt abus sagatavotos projektus un virzīties uz priekšu. Vienkārši atgādināšu, ka Latvijas sabiedrība ir segregēta okupācijas rezultātā, un šobrīd ir 3 instrumenti, kuri šo sašķeltību cenšas uzturēt. Tā ir plašsaziņas telpa, kas ir sašķelta, tā ir izglītības sistēma, kur, diemžēl, šī segregācija redzama, un diemžēl, tās arī Kremļa finansētās nevalstiskās organizācijas, kas visaktīvāk to dara. Ko mēs, valdība, te varam darīt? Protams, mums pirmkārt ir jāatbalsta izglītības ministrs visos viņa centienos, un ne tikai, ja runājam par vispārējo izglītību, bet arī par pirmsskolas izglītību. Tur, protams, eksāmena sistēma nav. Tur ir pavisam kas cits, bet, manuprāt, izglītības ministrijai ir nākamais solis, kas būtu jāspēr, un es esmu gatavs ar abām rokām atbalstīt.
ievērojams reformas arī pirmsskolas izglītības sistēmā, jo bērni pamats un atgādināšu pievienojoties izglītības ministra teiktajam, kad 2003. gadā Kanādā es mācījos angļu valodu, tad mana skolotāja pateica. Viņa teica, tu mācies šo valodu tikai tad, kad tu naktī sapņos angliski. Un jau pēc 2 mēnešiem es to sapratu. Labi, varbūt galā es visi dzīvojam. Pēdējo, ko es gribēju teikt. Es gribētu, lai jūs padomāt par bērniem, nevis par politiku. Un dot iespēju parunāt ar izglītības speciālistiem. Es vienā ziņā gribu pat piekrist tajā ziņā, ka mums ir jādomā, lai visi to saprast. Valstī mēs visi esam vienādi. Un standarti mums ir jāpaukstina, negribas arī no tā, mums ir jāiet uz priekšu. Tikai jautājums, protams, mēs varam līdzīgi ielikt līdzīgi kaut kādu sagatavošanas posmu iekšā, bet atkāpties no standarta paaugstināšanas man šķiet nebūtu prātīgi, ja mēs atliksim jautājumu, viņš vispār nebūs nekad. Tāpēc, kas vēl grib? Ministri? Un šo un nākamo? Šobrīd šo. Šobrīd šo. Ok. Labi, nav citu viedokļu. Nākamais jautājums ir, tur gan ir pārējais periods. Grozījuma ministra kabineta 6. aprīļa noteikumos, tas jau 13. gada 17. decembra noteikumos 1.5.10 valsts pārbaudījuma norises kārtība. Tur ir pārējais periods, ja? Jā, paldies. Tātad šeit šie grozījumi ir plašāki, jo viņi satur gan pāreju uz pārbaudas darbu kārtošanu latviešu valodā. Šeit ir pārejas periods, tātad tas attiecas uz 9. klašu beidzējiem, bet tas rezultāts tiks sasniegts 19. un 20. mācību gadā. Līdz ar to tas attieksies uz tiem bērniem, kas šī gada 1. septembrī sāks mācīties 7. klasē. Tātad 3 gadu pārejas periods 7., 8., 9. klase. Šis pārejas periods ir saistīts ar to, ka pamatskolā šobrīd ir 2 latviešu valodas standarti, Lat 1 un Lat 2. Tātad šeit prasības nav ekvivalentas, bet strādājot pie jaunā kompetenci pieejā balstītā satura, tur mums arī pamatskolas vecākajās klasēs būs tikai 1 valsts valodas standarts. Līdz ar to ir leģitīms mērķis veikt šo pārēju un, manuprāt, tiek piedāvāts saprātīgs pārējas termiņš 3 gadu garumā. Un otrs jautājums, kas tiek skarts šajos ministru kabineta grozījumos, ir eksāmenu satura piegādes maiņa pārēja uz elektroniski piegādātu saturu. Un, tur vairākas tehniskas lietas, ja tur ir nepieciešamība sīkāk pastāstīt, tad to var pastāstīt Papuls kundze vai Catlaka kungs. Šovakar izrunājam. Šeit droši vien jautājums ir par pārējais periodu, cik es sapratu. Es sapratu, ka mums tas pats, kas attiecas uz pirmo jautājumu, tie paši priekšlikumi. Jā. Jautājums netika diskutēts, jā, sabiedrības līdzdalības nebija, tāpēc mēs to piedāvājam sākumā apspriest ministri. Atgriezt šo jautājumu, tā kā tas nav sagatavots skatīšanai šodien. Sagatavots jau viņš ir. Jautājums tikai vai ir. Čīnskungs, tas ir kaut kur dzirdēts 100 reizes. Turpināt diskusiju, apspriest, sagatavot labāk. Jā, jo to jau es cenšos saprast visos šajos jautājumos. Vai jautājums ir vispār
iziet no tā un nepieņemt neko, vai arī pēc būtības diskutēt. Tas ir tas, ko es cenšos saprast. Bet kolēģi, katrā darbā ir sava kārtība un savi noteikumi, kā darbs tiek veikts. Un tāpēc, ka mums nebija visu saskaņojumu, šis jautājums tika skatīts ministru kabineta komitejā. Neviens no iebildējiem darba kārtība bija pieejama. Tā ziņā mums cilvēks, kurš piedalījās tajā sēdē, viņš... Nē, mēs arī par to pēdējo sēdi, mēs Lašor gaidīja uzaicinājumu uz to apspriedi, bet diemžēl nav saņēmis. Es biju gatavs šo jautājumu vakar komitejā runāt. Bet tieši tāpēc viņš arī bija komitejā likts uz diskusiju. Šīs diskusijas nebija. Tas man tagad mulsina. Jo nebija iebildumu. Bijis komitejā. Pēc procedūras, pēc tā atzinuma, ko mēs... Jā, lūdzu. Labdien, godētie valdības locekļi. Komentārs ļoti īsts, ka attiec tieši uz procedūru, ne uz saturu. Sekojam valsts kancelējā nostiprināta procedūra, proti pēc tam, kad ir izsludināts projekts, vai nu likuma projekts, vai nu ministru kabineta noteikumu projekts, iesniegtais atzinums, ja kāda nevalstiskā organizācija vēlas to izdarīt, tiek nosūtīta atbildīgajai iestādei, institūcijai, ministrijai, un pēc tam nākamais posms ir saskaņošanas sanāksmē, kur iebildumi, priekšlikumi, ierosinājumi tiek izskatīti kopā ar lietpratējiem. Šāda sanāksme varbūt bija, varbūt nebija, bet vismaz ir iesniegtais dokuments, uz kuru mēs nesaņemam nekādu atbildi no ministrijas, un tikai vakar nejauši uzzinājām no žurnālistiem, ka jautājums jau ir atrisināts, pieņemts un nodots skatīšanai ministru kabineta komitejai. Mēs uzskatām, ka tas ir tomēr procedūras pārkāpums, un tieši tāpēc lūdzam nodot šo likumprojektu atkārtoties skatīšanai atbildīgajai iestādei. Jālūdz kancelei skaidrot, bet komitejā tieši nonāk jautājumi tikai tādos gadījumos, ja nav saskaņojumi, ja ir domstarpības. Bet varbūt saskaņojuma sanāksmē laika mēs varētu tikt līdz kādam kompromisam, bet tādā saskaņošana nenotika. Vakar varēja. Procedūra, process nebija kā tāds. Paldies. Valsts kancelē. Procedūra tāda ir, kad, ja jautājums ar kādām institūcijām nav saskaņots, šie atzinumi un iebildumi ir bijuši, tad tieši tāpēc arī jautājums tika novirzīts uz ministru kabineta komitejas sēdi. Darba kārtība ir pieejama, publiski viņai ir jāsako līdzi, un uz komitejas sēdi ir jāierodās un savu iebildumu tad arī jāizsaka. Attiecībā par tiem iebildumiem, izglītības ministrija bija norādījusi, kad ir šie iebildumi no divām institūcijām, par kuriem nav panākt vienošanās, kā ir bijis pats process, es nemāku komentēt. Varu tikai vienu piezīmi. Nav pirmā reize, kad mēs iesniedzam atzinumus iesniegtajiem un izsludinātajiem projektiem. Līdz šim procedūra bija ļoti korekta un precīza. Pēc atzinuma iesniegšanas, neskatoties uz iebildumu dabu, pamatojumu un svarīgumu, tomēr saskaņošanas posms notika tieši atbildīgās iestādes ietvaros, nevis uzreiz ministru kabineta komitejā. Te ir tā lieta. Paldies. Jā, ministrs kungs. Papuls kungs. Labdien, Evija Papula, valsts sekretāra vietniece izglītības departamenta direktora. Šajā gadījumā izvērtējot saņemtos saskaņojumus un izvērtējot arī organizācijas iesniegto noliegumu, bija saprotams, ka saskaņošanas sanāksme notiek ministru kabineta komitejā. Diskusija ir vairāk vērsta nevis pēc būtības, bet vairāk vērsta uz valodas politikas ietekmēšanu. Līdz ar to mēs izvērtējot šo saskaņojumus vienojāmies, ka sūtam uz ministru kabinetu tālākai diskusijai, kas nav pēc būtības, kas nebūtu pēc būtības, un izvērtējot to, kas ir rakstīts, ir skaidrs, ka mēs nepanāktu nekādu vienošanos, mēs zaudētu tikai laiku. Protams, žēl, ka vakar tā diskusija nenotika, bet jā, nebija ieradušies. Ministri. Rērkungs. Man ir priekšlikums pieņemt lēmumu tāpat, kā mēs pieņēmām iepriekšējā
jautājumā 165 atbalstīt un virzieties tālāk. Gribu izteikt vēl dažas pārdomas par šo lietu. Es domāju, ka ļoti svarīgi bija tas, kas notika 2003. un 2004. gadā, un pateikties visiem tiem, kam pietika drosmi pieņemt 60-40 šo likuma projektu. Un pateicoties tam, mūsu rindās ir arī naturalizējušies tā laika bērni, kuriem bija iespēja labāk apgūt latviešu valodu. Es strādāju gan Finanšu ministrijā, gan Labklājības ministrijā. Mums ir patīkami un strādāt ar kolēģiem, kur ir motivēti, kur ir naturalizējušies, kur ir lojāli valsts pārvaldei. Un es domāju, ka šis solis pēdējais ir jāspēr, lai, kā izglītības ministrs teica, ka ne visās skolās šis procents samazinās, ir skolas, kur vispār nemainās procents. Līdz ar to mums ir jāpalīdz šiem bērniem, kas tagad arī jūsu bērnam, kas ies 1. klasē, lai viņa nāktu arī konkurēt un strādāt valsts pārvaldē un būtu ļoti labs speciālists kopā ar pārējiem cilvēkiem. Un es domāju, ka šis lēmums ir ļoti pareizs un izsvērts. Paldies! Jūs runājat daudz par reformu 2004. gada, bet neviens mums tagad būs jau bērni, kas sāks mācīties 2004. gada, ja, un pabeiguši skolu, un mums nav neviena pētījuma, kas varētu, teiksim, parādīt vecākiem, ka, lūk, mums ir reforma veiksmīgi. Pirmkārt, jums premjers nedēļu vārdu uzstāties, bet es nerunāju par 4. gada reformu. Es runāju par tiem kolēģiem, kuri pateicoties šim lēmumam ir mūsu valsts komandā lojāli, patriotiski, labi saprotoši valodu. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem, ja nebūtu šī lēmuma, tad, teiksim, skolu administrācija, dažu skolu administrācija bremzētu šo procesu, un viņi nebūtu starp mums. Un es gribu, lai būtu pēc iespējas vairāk, lai nebūtu šīs segregācijas, ko jūs piedāvājat, uzturēt segregāciju. Lūdzu, es esmu par to, lai mēs būtu cilvēki saprast valodu, varētu normāli konkurēt. Paldies, Papuls kundze. Papildinoši gribu teikt, ka par pētījumiem droši vien tā būtu sabiedrības maldināšana. Jums ir Latviešu valodas aģentūra, kas regulāri veic izpēti attiecībā uz to, kā jaunieši un arī skolēni un arī vecāki cilvēki prot un lieto valodu, kur viņi lieto un kā viņi lieto. Un neapšaubām viens no secinājumiem ir tas, ka mācību procesā latviešu valoda, kas nav tikai kā atsevišķi mācību priekšmets, bet tiek apgūts arī lietots citos mācību priekšmetos, ir ienesis šo latviešu valodas zināšanu līmeņu un lietošanas līmeņa paaugstināšanu. Un otrs, nevelti mums ir centralizēto eksāmenu valsts pārbaudījumu rezultāti, kas arī liecina, gan starptautiskajos pētījumos uzrāda rezultātus, kas itin bieži ir pat labāki kā tiem, kas mācās tikai vienā valodā, gan arī vietējie nacionālās nozīmes eksāmeni rāda un monitorē skolēnu sasniegumus. Un jebkurā gadījumā arī šis ir uzskatāms par nevis tādu pētījumu, kā varbūt jūs vēlētos, kas bija, lai sagatavotu šo reformu 1905., 98. un 2004. gadā, bet faktiski tas ir reālais rezultātu rādījums. Un, kā zināms, valsts pārbaudījumi nav tikai 9. un 12. klasē, un faktiski skolēnu sasniegumiem līdzīgi visiem seko jau 3., 6. un itin bieži skolai ir tas jādara arī katrā klasē, arī 1. tā skaitā. Mums ir ļoti labi rezultāti. Mums ir ļoti labi rezultāti arī no krievalodīgo skolām. Tikai problēma ir, ka viņi ir ļoti atšķiras starp skolām. Un, ja tādas nebūtu, tad pilnīgi varētu arī piekrist, ka nekāda problēma nav. Es neredzu citas viedokļus, neviens neuzstāja. Pieņemam. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Kurš mums ir? Rīkojuma projekts 4.2 par nekustamo īpašumu Rīgā Mērķeļa ielā 4. Tas ir jā, viss. Līdz ar to slēgtā daļa.